Edgar, Jā, Kristian. kas ir lētāk? SEO optimizācija vai maksas reklāmas? Īstermiņā lētāk būs Google maksas reklāma, bet ilgtermiņā lētāk būs noteikti SEO optimizācija. Tāpēc, ka sākumā jums, protams, ir jāiegulda līdzekļi, lai sakārtotu tehniskās lietas, uzrakstītu saturu, sakārtotu struktūru, veiktu virkni izmaiņu mājaslapā. Plus vēl, protams, jūs sākat būvēt labas autoritāti caur ikmēneša backlinku būvēšanu. Un no sākuma jums tā apmeklētība mājaslapā nav tik liela, kādu gribētos, un līdz ar to vidējais klišķis maksā dārgāk, tāpēc, ka jums apmeklētāji ir mazāk. Bet ejot laikam, ja jūs, piemēram, strādājat pusgadu, gadu, divus un tā tālāk, jums arvien vairāk un vairāk palielinās šī apmeklētība no Google meklētāja. Un līdz ar to jums krītās lejā šī vidējā klikšķa cena, un bieži vien pēc datiem mēs redzam, ka SEO optimizācijas vidējais klikšķis maksā 2 vai līdz pat 3 reizes lētāk nekā maksas reklāmas klikšķis.